Bet automašīnu trends, viņi katru mēnesi Latvijā arī pieaug. Un tas ir tikai kā trends, un ja mēs skatāmies visas idejas, kas ir saistītas ar elektroautomašīnām, vai elektrouzlādi mājās, vai publiski, vai kaut kādi monitoringi, vai automašīnas lētajā segmentā, vai kas cits, vai uzturēšana, apkalpošana, remonts, tās ir tās nākotnes nišas, kas būs noteikti pieprasītas, un mašīnu skaits pieaug, vai bateriju utilizācija, vai aizvietošana. Par šiem jautājumiem jau protams, domā, un piemēram, es arī domāju, ka no tāda aspekta arī Latvijā, droši vien, ka būtu jāstimulē arī tie jādomā 10 gadus uz priekšu, kas notiks ar baterijām automašīnu, kur viņas utilizēs, vai pārstrādās, vai izmantos citiem mērķiem. Ir rūpnīcas meklē vietas starptautiskās, kur veido šīs rūpnīcas, un Latvijā.